Šajā sēdē nebija sagatavots līdz galam jautājums par aizņēmu Liepielas projektu realizācijai un nācās atlikt un uz jaunu sēdi. Tā, bez tā, kas bija iepriekš jau paredzēts, ir nācis klāt arī viens, kas palika no pagājušā sēdē, ko neapskatījām, bet tā vajadzība ir, tas ir par atbalsts Sijā lauka avīzes izdevniecībai. Tas ir izdevniecība Latvijas 100. gadadienai par godu izdos grāmatu par novada relikvijām, ja, un lai mūsu vieta nepalikt tur tūkša, tad viņi mums prasa līdzfinansējumu. Atbalstu materiālu, naudas izteiksmē, ja. Tad nākamais ir tāds nenozīmīgi, ja, bet, var sakot, ir tādi jautājumi, ja, kur bez domas lēmumu ko nevar. Ja. Tas ir par zemes sadalīšanu, atdalīšanu, pirkšanu, pārdošanu, un tad arī par nekustamā īpašumu viesalgu nosaukumu apstiprināšanu. Pēdējais, kas ir nācis klāt, pēdējā brīdī tikai ir par telpu nomu Ahma Duļinai iesniegums, lai samazina telpu nomas maksu, jo viņš ir atvēries kā jauns uzņēmums šeit, un tas ir tirdzniecības tāda vieta, ja, tēkā, tur, kur bija vetārsts, tas kabinets, un tagad viņi izgāja ārā. Atsakot, šie visi jautājumi ir gatavoti un sagatavot ar lēmumu projektiem. Priekšlikums ir atbalstīt darba kārtību, un vēl deputātiem kaut kas cits papildināms, ja ir kāds sagatavots lēmumu projekts, steidzams, kas jādabū ir, tad varam skatīt. Tātad, kas ir par šādu dienas kārtību? Vienbalsīgi, paldies. Tad pārējām pie dienas kārtības pirmā punkta par pašvaldības aizņēmumu Liepielas projektu, asfaltēšanas projektu realizācijā. Ja? Attiecībā te ir tāda informācija pie jums arī aizgājusi, ja, kad Liepiela ir jau iesāktā iepriekšējā vai kaut kāds idejas no iepriekšējā. Liepielas projekts ir sākts mūsu šitai sasaukumā, jā, sākts no nulles, jā, un tagad, ir tuvu jau, lai mēs varētu realizēt, ir izstrādāts. Pats vakot, vispirms jau, kas bija topo grāfiskā daļa, tika izstrādāta, tad tehniskais projekts tika izstrādāts projekts iesniegšanai ladām, ja, šitā parādījās brīvas naudas, ja, uz gada beigām, kur bija kaut kādi 23,000 lāti, biedrībai darīsim paši, kas ir par nerealizētiem projektiem, un tad mēs, lai ieliektu tajā vilcienā, var sakot, gājām to, kad tas naudas sevišķi daudz tur nebija, bet vismaz, lai kaut ko apgūtu no tā, tad lecām iekšā un paspējām. Ja? Tagad ir tuvu realizācijai, viņi jau jūnijā sāks realizēt šo projektu, ja, to asfaltēšanu, un jau ir informācija, ja, mājaslapā, kur tiek iedzīvotāji informēti, kad iela iespējams būs slēgta, ja, jo apbraucamais ceļš tur ir, kur var izbraukt, ja, un lai tie darbi iet tā fiks, aiztaisīs viņi cieta, un var sakot, tad par aizņēmumu lūdzu Ausmu. Kopējais projekta izmaksas, kā redzat, ir 29,985,083 centi. No tā plats mums sēdz 22
Jā, tas finansējums un mūsu pašu daļa ir 7621,41, bet mums ir atkal kā jebkurām projektām vispirms jāsamaksā par pēc saņemtajiem rēķiniem par izpildītiem darbiem un dabūjam atpakaļ no laba. Saņemot atpakaļ, saņemtā daļa jāatmaksā valsts, kas aizņēmums jāatmaksā, un tieksim, paliek mūsu tā PVN un priekšfinansēšanas daļa. Summa ir 7621,41 eiro. Patreiz arī likme ir valsts kasē tā pati, kas bija 0,62%, kā bija iepriekšējam aizņēmumam. Man ir priekšlikums ņemt uz 5 gadiem, jo atmaksājot, teiksim, šo aizņēmuma daļu un iepriekšējā sēdē nolēmto, mums paliek nākošā gada kopā 42,9 tūkstoši. Atmaksājumā summa pēc tam ir 16. gadā 58,2. Un, ja mums, teiksim, ir brīva nauda rodas ātrāk, mēs ir prom no tiem aizņēmumiem. Protams, vispirms tas varētu būt Raņiela, kam ir liels procents, aizņēmumu procents, gadā 4000 pār jāmaksā. Atmaksāt ātrāk, jo nevienā procenti, soda naudas nav par ātrāk atmaksāt procentu. Atmaksāto summu samazinās procenti. Tāds bija mūsu priekšlikums. Uz 5 gadiem. Deputāta domas. Ar procentiem kopā varbūt par pēdējos 1534 eiro katru gadu. Ja maksā pēc grafika, jāmaksā ātrāk, protams. Šeit vēl ir tai dokumentos, tagad kā mums sadalās tas aizņēmums, bet lai visi viņi tagad kopā redzētu, tad te ir kaut kas jāsamazina. Nevajag, viņi apskatījās mājās. Nevienkārši tas saskatās vieglāk. Debatējam par šo aizņēmumu vēl. Tātad, kas ir par šādu lēmumu pieņemšanu? Ņemt aizņēmumu uz 5 gadiem 29,985,85 eiro. Kas ir par? Visi, jā. Es nezinu par to zināšanai, jā, bet to jau būs reiz atpakaļ. Dabūs atpakaļ, jā, un paliks tikai mūsu līdzfinansējums, šitas nekas jādod. Jā. Bet mums tāda summa, šitāda, te 29 nav jau var ko nodzert, jo viņi kā sāks, tad man 30 dienu laikā ir pēc tam, jānomaksā, jā. Bet tad iznāk, cik jau ir Tas projekts vajadzētu šogad, viņš pāris mēnešos, viņš jūnīgi, bet tad jūnijā viņš šogad pārbaudas līdz gadu periodu, ja tā nav šos atpakaļ. Šogad ir tāda daļa jāsāsā šogad. Beidz projektu, tad bija visi rēķina, projekts ir pieņemts eksploatācijā, tad viņam tā es atskaiti dod 3 mēneši. Finansētājām, un 3 mēnešu laikā viņi atdod mums naudas, ko viņi atdod, mēs paskaitām apakaļ valsts kasē. Tas ir šī gada ietvaros. Tā visiem Eiropas projektiem ir. Bet
būvētājām mums ir 30 dienu laikā, tikko pieņemšanas eksploatācijā akts ir Parakstīts, 30, jo var sakot, tas ir līgumā viņiem. Tā Olimāram ir kas sakāms? Nē, šī ir standarta procedūra. Es domāju, ka tu gribēji vārdu. Nē, neko, es domāju, ja būs ieradies, tas viens, kas ir atsūtīts no mežsaimniekiem. Var sakot, šito zināšanai, mājās e-pastos jums ir kā mums te viss sadalās, ja tas tie aizņēmumi. Cipari viens virs otra, viņi ir lasāmi. Kā viens vesels lauks uz leju. Jā, viņas To jūs pētiet, ja? Var sakot, nākamais jautājums ir otrais par atbalstu Sijā lauka avīzes izdevniecības grāmatas Latvijas novada nacionālās relikvijas izdošanai. Var sakot, relikvijas mums muzejs ir sagatavojis ar tādu nelielu tur aprakstu vispārēji par mūsu alsumu, un tad tur drusku kaut kas par katru relikviju, cik tur tai laukumā tur iekļaujās. Un viņi, var sakot, grib lēmumu, ja, kad mēs, lai viņiem kaut kāds garantīs, ka mēs to atbalstīsim. Ja, tad tagad pieņemam lēmumu 150 eiro, kad mēs atbalstam ar šādu summu, ja, un tad, kad tur viss būs gatavs, tad viņi piestādīs, rēķinu tad. Un līgums arī būs jānoslēdz. Tas ir šī gada laikā. Jā, šī gada laikā, jā. Tad tas ir rezerves fondā naudas vēl tik daudz ir, tad mans priekšlikums atbalstīt, lai mūsu lapa nepaliek, tūkša vai kā. Deputātiem. Kristīna, muzeja Kristīna man stāstījusi, kas tās ir par relikvijām, bet es... Viņa arī atnāk parādīt kādreiz. Uz iepriekšējā sēdi, sakot, ka šitas man bija tā kā uzlikts jau, tā tikai 3 relikvijas. Tagad šodien es viņai prasīju, tev ir viss 5, tā kā esot, ja, rītā tad sūtīs projām viņiem tur uz to izdevniecību. Es varu viņai likt aizsūtīt deputātiem uz e-pastiem apskatīt, ja. 2 laikam ir no baznīcas kaut kādas, ja, kas nebija tur mums, un 3 ir te pa novadu. Es domāju, ka jāatbalsta priekšlikums ir. Mēs būs pirmā lapā, būtu sauc, un tas alfabēta kārtībā. Pirmās 2 lapas būs balts vai grāmatā. Debatējam pārējiem balsošanu. Varam balsot, ja? Atbalstīt tas 150 eiro. Kas ir par? Vienbalsīgi. Nākamais ir par pašvaldības lēmumu Aizputs iela 8 zemes gabalu platības precizēšanu. Lūdzu, Sandra, kas tur ir par lietu? Uzmēr tikko tas zemes gabals ir mērīts, un tur uzmērot ir vairāk nekā ieļaujamā kļūda. Līdz ar to mums jāprecizē platība, kas ir 2008. gada 30. septembra lēmumā. Platība ir samazinājusies. Var sakot, šitie ir tādi jautājumi, ja, kur it kā varētu administrācija mēs izdarīt, ja, pieņemt, ja, bet te vajag domas lēmumu, tāpēc jau arī tad parādās, ja, kad tā kā neinteresanti vai kā, bet šis ir, kas ir obligāts, kas ir domē tikai. Jo ar šo zemes gabalu tieši zemes grāmatā un līdz ar to tas lēmums vēl ir. Šis paliek pašvaldībai? Šis ir pašvaldības, aizpūs 8-10, un šis kā tā ir 2 mājas. Būs galā. Abas mājas tur ir virsū 8-10, tur nav 2. Ratnieku jūras un... Būs tādu, kam diezgan māja. Šis ir tas zemes gabals.
Deputātiem kādi jautājumi? Kas ir par šādu lēmumu? Vienbalsīgi. Paldies. Nākamais ir piešķirts zemes gabals Mīrīskala centrālā zemes komisija, tad atjaunot īpašuma tiesības un nav bijis apstiprināts nosaukums. Un arī cilvēks iecins, kā nepieciešams apstiprināt vajadzīgs lēmums. Deputātiem ir kādi jautājumi? Kas ir par šādu lēmumu? Ka piešķirt to viesaru. Kas ir par? Tas bija pašvaldības zemes gabals, un tāpēc, ka nozīmē. Vienbalsīgi. Paldies. Tad 5. jautājums, ko iekļāvām, ir par telpu nomas, par grozījumu telpu nomas līgumā. Var sakot, jauns uzņēmums, jauns uzņēmējs grib mūsu telpās tirdzniecību, un viņa prasa lūdz samazināt telpu nomas maksu. Iepriekšējās reizes jau mēs te skatījām un noteicām, tā kā tur bija skolā, kur iznomājām telpas, doktoriātā, kur iznomājām telpas, un šai bija palicis tā kā nomas līgumā par 0,71 par eiro par kvadrātmetru. Tā kā visiem mēs tad noteicām, to, kas bija prasījuši, un noteicām 0,36, tad priekšlikums ir šīm uzņēmējiem arī nāk pretī un noteikti no 0,36, kā visiem, Deputātiem kādu Tātad, kas ir par šādu lēmumu projektu? Tātad, vienbalsīgi, paldies. Šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Paldies, es vēl tikai tādas nelielas informācijas atsaucoties uz